Onkoloģiskās slimības ir otrs visizplatītākais mirstības cēlonis Latvijā, un tikai agrīna, saulaicīga un kvalitatīva diagnostika spēja atklāt slimību agrīnā stadijā, tādējādi nodrošinot pēc iespējas veiksmīgāku ārstēšanās procesu. Gan mediķi, gan onkoloģisko biedrību pārstāvji atzīmē, ka šobrīd akūti pietrūkst valsts atbalsta tieši finansiālā ziņā jaunākās paaudzes mērķterapiju apmaksā. Virknē onkoloģisko diagnožu, piemēram, prostatas vēzim, zarnu vēzim, olnīcu vēzim, valsts neapmaksā ārstēšanu ar modernu terapiju, bioloģiskiem medikamentiem, kas Eiropas valstu ārstniecības vadlīnijās ir atzītas par standarta terapijām un attiecīgi tiek apmaksātas. Sievietēm, kuriem varbūt 30 vai 40 gados ir diagnosticēts, piemēram, krūtsvēzis, tad Latvijā jau ir tāds mērķterapijas preparāts, kas ļauj agresīvo formu krūtsvēzim ārstēt. Un mēs varam pat pateikt, ka šis pagaidām varbūt vienīgais Latvijā, viņš dod dzīvildzi 25 gadi. Jaunākās paaudzes zāles, jeb tā sauktā mērķterapija krūtsvēža pacientiem pieejama ne tikai pēc, bet arī pirms operācijas, kā arī metastāžu ārstēšanai. Tā joprojām netiek apmaksāta pacientiem ar zarnu vai ginekoloģiskajiem audzējiem. Olnīcu vēzis ir 8. biežāk diagnosticētais vēža veids sievietēm un 7. biežākais ar vēzi saistītais nāves cēlonis sievietēm visā pasaulē. Olnīcu vēzim otrs nosaukums varētu būt klusais slepkava. Viņš aug nemanot, viņu ļoti grūti diagnosticēt. Vienīgais veids, kā viņu laicīgi atklāt, ir regulāri iet uz ginekoloģiskajām pārbaudēm. Olnīcu un krūtsvēzim nekādas specifiskas profilakses nav. Te galvenais nosacījums ir ātrāk audzēju atklāt, lai ārsts onkologs spētu nozīmēt efektīvāko ārstēšanas terapiju. Gan Eiropā, gan mūsu blakus valstīs Lietuvā un Igaunijā valsts finansē šo mērķterapiju pacientiem, bet Latvijā, diemžēl, finansējums nav atrasts. Un pacientiem nereti nozīmē koncilijā un iesaka tieši šo mērķterapiju, un vai viņas pašas par savu naudu var iegādāties vai nevar. Pirmajās stadijās ļoti vēlama šāda terapija, tas varētu pat uzveikt šo olnīcu vēzi. Onkoloģija vismaz turpmākajos 2 gados jāvirza par veselības aprūpes prioritāti, nodrošinot onkoloģijas pacientiem savlaicīgas diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas. Tieši tāpēc, pēc apakškomisijas vadītāja iniciatīvas, deputāti izveidoja Saeimas onkoloģisko pacientu atbalsta grupu un parakstīja kopīgu memorandu. Mēs nodibinājam onkoloģisko slimnieku atbalsta deputātu grupu pagājušajā mēnesī, un tagad kopīgi ar pacientu organizācijām, ar ekspertiem, arī veselības ministrijai nosaucam galvenos mērķus. Pirmām kārtām turpināt onkoloģiju kā prioritāti, otrs atrisināt šo situāciju ar zaļo koridoru, tā saucamo. Nākamais beidzas veselības ministrijas izstrādātais plāns onkoloģijai. Tad izstrādāt šo plānu. Un 4. mums tuvojas Mana balss LV ietvaros cilvēku vāktas balsis par finansēšanas palielinājumu onkoloģijai. Tikai mēs visi kopā varam cīnīties pret onkoloģiskajām saslimšanām. Un atcerieties, jo savlaicīgāk slimība tiek diagnosticēta, jo efektīvāka un ekonomiskāka ir tās ārstēšana. Tāpēc katram ir jāsako līdzi savam veselības stāvoklim. Jā, diemžēl no vēža mēs neesam pasargāts neviens. Tas notiek vienā dienā, un tas ir tā kā sniegs uz galvas, kā man pacienti saka, un izmaina visu dzīvi. Un mēs nezinām, kas būs rīt, un varbūt rīt mēs būsim nākošiem, kam tiks diagnosticēts vēzis. Un tāpēc es aicinu nenoslinkot un ieiet Mana balss LV un parakstīties šajā iniciatīvā, tieši lai valsts piešķir finansējumu 10 miljonus gadā onkoloģisko pacientu diagnostikai un ārstēšanai.